Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu triecienu skrūvgriezis. Bet viņš kaut kā savādāk bišķi izskatās. Viņš izskatās, kā triecienu skrūvgriezis, bet viņam ir galiņš kaut kā savādāk. Viņam ir tāds četrkantīgs. Vienīgi rekur tur paņems tā kā salīdzinājumā. Ir rekur parastais. Kas triecienē kaut ko es biju par viņu stāstījis. Ja grib apskatīties, tad parādīsies augšā tur par to video. Vai arī var iet manā kanālā un sameklēt. To, ja gribās. Bet tie divi tur gan izvai līdzīgi. Vienīgi šitas, kuram ir tāds 4 stūri, tad tas galiņš. Tas ir priekš muciņām tur ielikt iekšā tā kā. Šis ir gan izvai tā kā priekš riteņiem tur ņemt nost. Tā kā noskrūvēt nost viņus tur. Un ko? Tur parādīsies tā bilde, lai tuvāk redzētu. Tur rekur ir muciņa, kas man ir. Tur ieliek iekšā. Tur bišķi tā kā stingra, bet it kā tas ir labi, ja ir stingra, tāpēc kā. Tad viņš nelien ārā. Un viņš tad izturīgāk, tur tā kā. Vienīgi tur tagad ņems nost un noliks atpakaļ. Un tagad ķersies klāt tad to triecienu skrūvgriezi. Reku lienā tā smukā DeWalt DCF 922. Reku tur ir instrukcija, viņš bija tā kā, reku es rātu pirksts kā, kur viņš bija. Viņš bija tā kā ielikts iekšā, tas ir kā tulkojums latviešu valodā. Un tur igauņi un lietuvieši. Un rekur ir kāds ir kast apkārtējais, kā viņš izskatās tur. Tā viss, kāda valds, viss, rekur apraksts tur ir viss. Un iekšā tur ir, rekur ķīķerējās tur triecienu skrūvgriezis. Rekur apskatās, kā viņš. Rekur maisiņā viss tur. Izņem ārā, apskatās kāds skaistuls. Jauns viss. Mēs, man liekas, malā viņu ķersies pēc tam klāt. Rekur ir instrukcijas un rekur 3 gadu garantija, kā vienmēr DeWalts. Instrukcijas tur ir viss. Un tur ir tukšs. Un tur ir āķis, kur var pieķibināt biksēm, ko tad. Tas ir DCF 922, bišķi kā aizciedos. Tas ir tā kā pajauns, tad nesens tas triecienieks. Tur parādīsies apraksts, kāds tur ir viņš. Un vienīgi tad es pastāstīšu, kādi tur tiem atšķirās. Bet vispirms pastāstīšu, kāds ir funkcijas, kāds viņam ir. Vienīgi, kā es pateicu, ka viņam ir tas galiņš, tas 4 stūris. Un viņam tur gaiss viņas tā kā vēl. Tur spiežot, rekur. Viņam ir slēdz tur apakšē, tā kā uz priekšu uz atpakaļ skrūvēšana vai izskrūvēt. Ne, ieskrūvēt, izskrūvēt. Viņam slēdz. Viņam apakšē ir, kurš ir tā kā modernāks ir nekā tas mazais. Viņam ir poga tā kā. Tas ar 3 punktiņiem, tas ir kāds funkcijas tur ir. Tas pirmais, kas tur ir tā kā ieskrūvēšana, parastais tā kā gan izvēl kā mēbelēm skrūvēt vai ko tur. Tur ir tas, kuriem spicais gals, tas ir ieskrūvēt iekšā, kaut kādām tur kokām vai, es nezinu, kurām tur vēl. Es tik zinu kā kokām, varbūt plasmas. Tad viņam ir pirmais, tas būtu tā kā, parastais skrūvēšanas. Un otrais būtu tā kā urpšanas veids. Un viņam tāds tā kā saulīts simboliņš tur tā otrajā. Tas ir gaismas mainīšanas, tur. Tā kā tur vienā no McLarenām, ko es biju stāstījis, tur parādīsies arī tur tieši, ja grib apskatīt tā kā. Tur uzspiežot, reku to tagad ir
kurš ir tumšs vienkārši, kad nav gaisuma. Tad ir pirmais ir, kur ir 20 sekundes, tas ir standartais. Un tad trešais ir, kur ir 20 minūtes, kurš ir luktus, tā kā sanāk. Tas ir kā vēl spilgtāks viņš spīd. Un ko tu vēl? It kā tur, te priekšē tur ir aizsardziņš, tā kā plasmas, tā kā tam līdzīgi. Jā. Un vienīgi tas, ka viņš nav kompakts, tāpēc, ka viņš garš. Apskatās, cik tas garāk. Tas diezgan garāks, bet tur jābūt maz, ka īsāks pa parastu urbi. Apskatīšos. Nu, tad pagaid noņemšu nās galiņu. Rekos, parastais urbs, kuram baterija nav. Nu viņš ir īsāks, rekot tur. Apskatīt, cik garš šitam parastājā. Tā, noliks malā viņu. Jā, tas nav par viņu. Vienīgi, kas atšķirība no to tur vēl? Tas, ka šitas ir Newton vairāk. Viņš sanāk kā dubult vairāk Newton. Šitas ir 406, un tam bija tā kā tur ir parādīsies, cik bija Newton. Tur kaut kāds bija 200 Newton tur bija. Nu, kaut kāds bija tur. Tas ir kā dubult vairāk gan izvāk. Un tas ir diezgan daudz, jo kaut kur 400 Newton, tas ir priekš būtu riepām tur, skrūvēt nost vai skrūvēt atpakaļ tur. Tāpēc tur ir tas galiņš. Vienīgi, ja gadījumā tu nopērk tādu triecienu skrūvgriez pareizāk. Un tu negribi to parasto, kuram ir tas galiņš, kur var skrūv, urbs galiņš, tas. Vienīgi šitam ir speciālās jāņem, kuram ir tāds rieviņi tā kā. Vienīgi tur šitam ir. Tur viņam ir galiņš. Šitāds DeWalt galiņš. Tur, kuram uz van muciņām. Un tur pieliek klāt tur tā kā kaut kādu galiņu tur tieši. Viņš būs tā kā tas mazais. Jā, reko, tas ir. Nu, viņš ir pagājuši, bet, tad tu vari vismaz ielikt galiņu iekšā. Tad, reko, parādīsies, kā tur ir. Tur paņem kaut kā tur, kuram ir tāda. Viss. Un tā, stinga viņš tur. Un ieliks iekšā tā. Vienīgi, kad ieliek iekšā, tad, tu vari tā kā, jebkurā vietā tu tā kā iesprāst. Bet tur, ja tu gribi, lai viņš turās labāk, tad jāskatās, kurim ir caurums. Un tur, kur ir tā kā tāds pacēlums, maziņš, tur tieši, kad trāpīt iekšā, lai, jo tad viņš tā kā labāks. Vienīgi tad viņš staigās. Tad dzirdēsiet arī kāds skaņu. Viņš tā kā bišķi staigā. Vienīgi tad, kur paņemsim, kur ir, kur Bosch galiņas, kurām priekš triecieniekam ir domāts. Paņems vēl, lai labāk redz. Tak. Nenormāli staigā. Un tas ir normāli, kā iet tāda, ka staigāšana. Tas ir gan izvēl visiem triecieniekiem. Trieciens skrūvgriez. Rekord. Pat ņemot to arī. Bišķi kā redzēt, kā viņš kustā. Staigā tā. Viņš ir visvairāk paredzēts skrūvēšanām. Bet urpšanām arī viņš var. Tas nenozīmē, ka tu vispār nedrīkst.
Tas vienkārši ierēķinās tas, ka viņš ir savādāks no parastiem mudbiem. Ko es varu pastāstīt tur vēl? It kā tas ir gan izvēl viss, kas ar tām funkcijām, kas tur ir viņam. Mēs varēsim ar testēšanu, ar mazo triecieniem. Un vienīgi, mēs vēl tā kā ne tikai 5 ampēri mēs tā kā salīdzināsim. Mēs arī vēl salīdzināsim ar 6 ampērs FlexVolt, kur ar leņķis līpašīnām tur testē tā kā. Ja grib vēl arī to apskatīt, tad var ieiet iekšā tur kanālā vai arī parādīsies augšā. Un, vienīgi šitam jālādē bišķi tad, lai pilns viņš būtu, jo bišķi palietoju tur. Bet, tur uzlādēšu un tad varēs testēt, kāda ir atšķirība. Un tad mēs varam tā kā sākt. Vienīgi es tur sagatavoju tā kā tad trieciens skrūvgriezim tā kā test. Kur tur skrūvs, kā jūs redzat, tieši tur rādās priekšā. Ar tiem mēs skrūvēsim iekšā. Tad parādīsies tie izmēri, kādi ir. Un ar lielo tā kā. Tas būs atsevišķi, jo man tad ir jāmaina tie galiņi tur, kamēr es skrūvēju, kur tas nebūtu tāds tā kā vienādi gandrīz. Bet tas būtu, tur tikai var apmēram tā kā ieskrūvēt iekšā, cik ātri var. Jo nevienmēr nebūs vienādi tur citiem. Tā kā. Un, mēs vēl arī urpsim, tad koku. Un, es nezinu, ko tad vēl, tad tas ir viss. Mēs sāksim ar skrūvēšanu. DCF 850 būs pirmais, ko skrūvēsim. Un sāksies tagad, kur tā viņš skrūvēs, kur normāli. Tur līdz galām pašlaik tur viss. Vienīgi tur, es neteikšu kā baigi ātri, bet skrūvējās viņš. Vienīgi tos gados es līdz galām neskrūvēšu. Tur var tā kā skrūvēt līdz galam, bet tur es neskrūvēšu līdz galam. Un viņam ir 3,9 sekundes. Tā kā uzrādīts. Un tagad ar DCF 922. Tie abi divi bija 5 ampēri tā kā. Un kā uzreiz. Viņš tā kā bišķi tā kā fiksāks. Bet vienīgi arī tas, kā viņam ir Newton vairāk, tad viņam ir spēks. Bišķi spēks vairāk ir. Nevis bišķi, bet viņam ir dubulti sanāk. Vienīgi šitas skrūvu mēs slaidīs līdz galam, bet tad uzrādīsies, cik sekundē tā kā, nav līdz galam. Tagad atkal DCF 850, bet ar FlexVolt. Tā kā bišķi kraitāk izskatās. Kur viss tur skrūvējās. Tur var bišķi redzēt tā kā bišķi kūp. Tad skaits vai dūmi tie ir tā kā. Kāpēc es to tā kā līdz galam neielāju? Tāpēc, ka tur skrūvs maisījās, tad es nevarētu ieskrūvēt līdz galam. Kur kādu dod 44 sekundes, bet vienīgi viņš
ne tik raiti tur bijis. Un tagad tad DCF 922. O, rekurā flex voltu. No tām nevar nogut, tāpēc, ka spēks viņam ir, tad viņš var raitāk izdarīt. Rekur, cik raiti viņš. O, nu, bišķi tur aizsjēja, bet tas nekas. Nu, bišķi tur laika aizņēma. Nu, kaut kāds 3,5, bet tur varbūt 3 sekundes. O, rekur, rezultāti. DCF 850 ir lēnāks pār to. Un rekur ir, cik tur grādi ir uz DCF 922. Vienīgi mēs iztestējuši tā kā tur, no skrūvēšanām tur visu ar tiem 2 triecieniekiem. Vienīgi tur urpšana nebūs, jo tur urpšana jau mēs, nu tas jau ir zināms, kā to varēs izdarīt, jo tas ir, nu, urps, kokam urps un priekš kam. Un vienīgi es esmu laukos, un man ir tieši tur kaut kāds traktors. Tas ir T25, Krievu laika traktors tur tieši. Un rekur ir iekšs tur traktors, vienīgi bišķi šīkst. Tur rekur tur stūr tieši, tur viss kādi Krievu laika tur ir tieši. Tur viss pedāji un ko tur. Un augšā deluxe. Un tas tur iekšs ir, tad viņa. Kāpēc es esmu tieši pie to traktoru un laukos tad? Jo es gribu tā kā notestēt tieši to riepu rekur. Tas ir priekšējā riepa. Un šitā riepa, viņa nav bijis mainīts kaut kur 15 vai 20 gadus. Tas stāvēja tādu pašu, kādi bija, var teikt, oriģināli ir viss. Un viņiem ir aprūsēti tie, nu, galviņi. Un gribu redzēt, vai varēs attaisīt vaļā, tā kā, ar to mazo, ar to galveno tur, to 406 Newtonu, ja es nesajaucu. Un vēl pievienoju klāt lielo Makits triecienieku. Tas ir DTW 1002. Tas ir gramāģins. Ritīgs gramāģins. Un kāpēc tur pievienoju? Jo kā es tur teicu, ka šitam, nu, tur es aizmirsu kaut kāds 204, ja es nesajaucu. Un 406 Newtonu. Ar šitām bija kaut kāds 1000 Newtonu, šitas Makits. Un es gribu redzēt, vai, jo varbūt tie var, nu, tā kā neataisīt vaļā. Varbūt tas tikai var. Un to gribu redzēt, vai šitām ir spēks. Jo, kā pirms spēka tie kaut kādiem servisiem, nu, tie, kuriem mašīnām servis, visu, ko, kā varbūt tas, ka viņi var to, bet vai varēs attaisīt vaļā, nu, tā kā izskruvēt ārā, ka varbūt tomēr tikai lielo var. Un to grib notestēt, ka ir 15, 20 gads kaut kur tur stāv tas riep. Un vienīgā, ko tur galiņu varētu izmantot? Izmantos ar DeWalt galiņu tieši. Tur ir komplekti viss, ko tur tieši rādās. Tur daudz kādu komplekti ir. Un vienīgi no tiem komplektiem sanāk pašs lielākais. Tā kā no tam vidējiem tieši tas galvenais triecienu skrūvējs. Un mēs varam testēt.
Un vienīgi mēs pirmo testēsim ar mazo. Ar 5 ampēru akumulātoru. Un ar augšu. Kubi. Interesanti. Neatvērās. Vienīgi pamēģinās nākošo tad akumulātoru tad. Un reku, tagad nākošais tur ar FlexVolt paņems. Varbūt tad attaisīs, es nezinu. Mēs redzēs kopā tad. Tomēr nē. Pēc. Bija. Ar mazo nevar attaisīt. Un tagad nākošo ar to vidējo tur. Ar to DCF 922. Ar 5 ampēru un uz otro ātrumu. Un tajā pašā vietā mēģinās. Attaisies. Vienīgi es skrūvēju uz priekšu, kur es atcerēties, kad pirms jūs skrūvējat, pārliecinieties, ka jūs neuzspiežat tā kā, lai viņš uz priekšu skrūvējās, ka jūs gribat attaisīt vaļā. Tā tur citiem gadās tur, kā var sajaukties, un tad ir dikt tur es nezinu, vītinu vai ko tur, kaut ko var salauzt tur. Vienmēr tur ir jāskatās, vai tiešām, tie, kuri aizmirst, vai viņš tiešām uz aizmugures tā kā skrūvēs, skrūvēs ārā, bet neko tieši attaisīja. Un tad vismaz zina tagad, ka tas attaisās tur. Mēs pamēģinās vēl vienu, tā kā otru. Sāk pamēģinās, otru, tur neredzēsiet baigi, bet, tur... Es te vadu. Rekord. Tā, jāskatās, jā, ir. Un sāk. Attaisies, normāli. Normāli. Ar 5 ampērs, 406 Newton. Skrūvēs ārā. Man ska pat nevajadzētu FlexVolt mēģināt, jo it kā viņš iet, ja 5 ampēru vada, tad FlexVolts toču nevarēs. Lai jums nākošā tagad. Un reku tagad Gramāģinu paņems Makit. Tā, kurš te ir tāds? Tur ir... var paņemt šito, tas tā kā tāds aprūsēts. Un sāks tā. Divdesmit 15 gadu kaut kur var izskrūvēt ārā mierīgi. Normāli. Ko jūs gribētu tā kā? Ja šitas ir 406 Newton, tad pat to 1000 man mierīgi. Mierīgi. Varbūt, ja tā ritīgi aprūsēts, tad varbūt tas tā 1000 Newton. Jā, tas ir viss. Ko mēs uzzinājām par tiem triecieniekiem? Uzzināja tam,
to, ka tas DCF 922, viņš var riepas vienīgi tā kā attaisīt cenā. Nu, vienīgi, ja jūs tā kā servisā, tad varbūt to 1000 tā kā paņemt. Bet vienīgi gadī viņš baigi liels un smags, tad nebūtu ērtība tāda, bet, tur var attaisīt mierīgi. Viņš, kā jūs redzēt, ka viņš ātrāk attaisījās. Viņš tā kā momentāli var teikt. Tas mazais, viņš nevar attaisīt. Tur viņš visvairāk tikai, priekš kokiem tā kā skrūvēt iekšā kaut ko. Tas 400, tas pietiekamais, tā kā, tas būtu tā kā mājas apstākļiem, ja jūs tā kā bieži kaut ko maināt riepas vai gribāt tā kā maz servis tur, tādu tur varētu tā kā. Vienīgi arī tur daudz lētāk nekā tas lielais. Ja lielais tur kaut kāds apmēram, skatoties kā kurs tur pirms tā kā, ņem, pētkāt. Jo tur šitas makit, man liekas, kaut kāds bija 600 apmēram maksā eiro tur. Un tas DeWalt kaut kur 400 eiro tur, tur parādīsies apakšā tur, cik apmēram tur ir cena. Un tā mazajam bija kaut kāds 135 kaut kur eiro tur maksā. Bet vienīgi, vai iesakāms tas DeWalt tur, DCF 922. Jā, tur, ka priekš tiem servisiem kaut kādām, bet vienīgi gadījumā viņu var arī aizvietot to mazo, kā vada vienkārši to DCF 922, nevis 850, jo, ja ir adaptēs tas galiņš, tas būs principā tāpat tā kā tas, jo, ja tā mazajam viņam staigājas bišķi, kā sāk, tad tur baigi vibrācija veido. Un šitas tāpat arī būs. Tur, ka ieliek iekšā. Viņam bišķi staigā, nevis bišķi, bet baigi tur staigā. Tas būs gan izvēl tāpat tā kā to. Tad tur baigi atšķirība nav tāda. Bet jā, ja jūs gribat triecienu skrūvgriez, es iesaku, tad, ja riepas tā kā vajag skrūvēt nost kaut ko tur. Un tur komplekts, tas ir, skatoties kāds tur. Un tas ir viss par DCF 922 DeWalt uz redzēšanos.